Labdien! Atkal es, Olga Zeltiņa, ar jums raidījumā Starp mums meistariem runājot. Šoreiz mēs parunāsim par tādu aktuālu problēmu, kāpēc dažreiz gellaka negrib turēties uz nadziņiem. Lai šo visu jums ne tikai pastāstīt, bet parādīt arī praktiski, es jau sagatavoju modelīti un tad ķeramies pie darba. Protams, sākām mēs kā vienmēr no dezinficēšanas. Un soli pa solītim pievērsīsim uzmanību, kam tad ir jāpievērš uzmanību, sagatavojot dabīgo nagu. Tātad pirmais, protams, tā ir kutikula un kutikulas zona, kuru mums vajag atbīdīt. Šajā gadījumā es izmantošu kutikulas irdinātāju, kurš strādā zibenīgi ātri. Uzliekam uz nadziņa un ar pušeri atbīdam. Kutikulas irdinātājs visas atmirušas šūniņas pārvērš putriņā. Lūk šādi. Noslaukam nost. Tas ir pirmais, ko mēs esam izdarījuši, lai sagatavotu dabīgo nagu. Šajā gadījumā, kam es vēl pievēršu uzmanību, tā ir naga brīvā mala. Ja mēs liekam gellaku, naga brīvai malai ir jābūt īsai, respektīvi īsiem nagiem. Tāpēc es saīsināšu nadziņu šādi un ar vīlīti apvīlēšu dabīgo nagu. Apvīlējot, man jāpievērš uzmanību tam, kad pirmām kārtām izlīdzinot sānu malas un otrām kārtām vīlējot, es vīlēju nagu 90 grādu leņķī. Tā kā attaisu viņu vaļā. Šādi ir izdarīts, un nākošais mēs ar vīlīti, jeb šajā gadījumā bafu, kurš ir 240 gritus rupjums, mēs apvīlējam, jeb matējam dabīgo nagu. Un ar vīlīti, kur atrodas šeit pat 180 griti, lapējam šeit apkārt. Noņemam puteklīšus nost. Mēs varam arī ar knaiblītēm drusku apstrādāt kutikulu. Puteklīšus nost. Jautājums. Ko darīt, ja klientam ir, piemēram, 4 gari nagi un 1 ir nolūzis, bet klients grib saglabāt naga garumu un tajā pašā laikā pārklāt ar gellaku. Ko darīt tādā gadījumā? Tādā gadījumā jūs varat atstāt garumu un ar kvika gelu pudelītē palīdzību uzmodelēt arī to trūkstošo nagu, izmantojot piliena tehniku. Šo raidījumu jūs varat redzēt šeit. Tātad nākamais solis ar wipe off, tas ir līdzeklis 3:1. Mēs gan attīram no putekļiem, kurus vēl nepaņēmam virstīte, gan attaukojam dabīgo nagu. Lūk šādi. Ļoti cītīgi arī zem nadziņa. Nākošais solis mums ir jāizveido saķeres kārta. Es speciāli lietoju vārdu saķeres kārta, jo tā mums dod sapratni par dažādiem līdzekļiem, kurus sauc par bondiem, primeriem, bondingiem un vēl visādos vārdos, kuri ļoti bieži meistariem uztaisa tādu jucekli. Ja? Lai tā nebūtu, es jums saku vienkārši saķeres kārta. Saķeres kārtas parasti lieto vienmēr, lai būtu saķere gan ar dabīgo nagu, gan ar produktu, ko mēs liksim pa virsu. Šajā gadījumā pa virsu mēs liksim tādu līdzeklīti Unishine Plus, kas ir gan bāze, gan tops, strādājot ar gellakām. Pirms Unishine Plus vienmēr liekam saķeres kārtu, kas ir bezskābes primeris, jeb bezskābes bonds, Nice Brilliant Bond. Plānā kārtiņā mēs pārklājam visu nadziņu un arī naga brīvo malu. Vienīgais, kas ir jāatcerās, 1 minūtīte viņam ir jāpavada žūstot gaisā.
tad, kamēr mēs strādājam ar visiem 10 nagiem, šīs nadziņš jau ir gatavs, lai viņu pārklātu ar gēllaku, jeb ar gēllakas bāzi. Kā jūs pamanījāt, es teicu bez skābes primers. Lai jūs mani neparprotat, es neesmu pret skābes primeru, vienīgais esmu par to, lai skābes primers tiek lietots tikai tad, kad viņš pat tiešām ir nepieciešams. Šajā gadījumā, ja mēs strādājam ar gēllakām, es nevienam neiesaku lietot šo produktu, jeb skābes primeri, kāpēc? Tāpēc, ka viņš vēl vairāk sausina dabīgo nagu, kas mums strādāt ar gēllakām tiešām pilnīgi nav vajadzīgs. Skābes primeri var izmantot tādos gadījumos, ja klientiem ir taukainas rokas, jeb rokas, kas svīst, bet ja rokām viss ir kārtībā, nagiem viss ir kārtībā, skābes primeri lūdzu neizmantosim. Nākošais solis ir bāze. Par bāzi, kā es jau teicu, es izmantošu Unishine Plus. Un kas man ir jāizdara? Man ir jāizpako naga brīvā mala. Šajā gadījumā es ar pirkstu atbīdu šādi un aizpakoju naga brīvo malu. Tad, kad tas ir izdarīts, es visu nadziņu pārklāju plānā kārtiņā ar īkšķīti paceļot kutikulu tā kā uz augšu, lai mans pārklājums būtu pēc iespējas tuvāk kutikulē. Viena pusīte, otra pusīte, viss skaisti plānā kārtā pārklāts. Un šajā gadījumā es lieku rociņu lampā 20-30 sekundes. Šeit es pateicu vārdu lampa, un te ir iemesls, kāpēc gēllaka var neturēties labi uz nagiem. Pirmām kārtām gluži vienkārši polimerizācijas laiks, jeb žūšanas laiks ir neievērots un ir pa mazu, vai nu jūsu spuldzītes ir tieši vecas un viņas vienkārši ir jānomaina. Laiciņš ir pagājis, ņem rociņu ārā. Tad, kad mēs strādājam ar gēllakām vai ar gēliem, nav svarīgi. Mums ir ļoti cītīgi jāuzmanās, lai produkts nesatek zem kutikulas vai gluži vienkārši sānu malās, jo tādā gadījumā tur arī var nākt vaļā gēllaka un vienkārši neturēties. Bet vislielāko vērību mēs pievēršam, protams, naga brīvās malas pakošanai. Man ir arī raidījumi par naga pakošanu un kā pakot tos nagus, kuri pavisam plāni, tievi šķeļās un tā tālāk. To jūs varat apskatīties šeit. Nākošais, ko mēs daram, mēs pārklāsim nadziņu ar krāsiņu. Šeit es izvēlējos tādu ļoti superīgu vasarīgo toni ar glitteriem. Lūk, šādi izskatās šīs tonītes. Un ko es jums gribu pateikt? Šeit ir lipīgais slānis, un es jums varu pateikt, ka katrai bāzei lipīgais slānis ir savādāks. Citām bāzēm viņš var būt tiešām tāds ļoti tā kā sausi lipīgs, citām bāzēm viņš var būt slīdeni lipīgs. Tas ir atkarīgs no ražotāja. Iesācējiem sākt strādāt ar gēllaku citreiz ir ļoti grūti, kad ir izteikts lipīgais slānis, bet ne visas gēllakas ļauj noņemt lipīgo slāni un pēc tam likt nākamo produktu. Tāpēc pirms to darītu, pirms ņemtu lipīgo slāni pirms lakošanas, vienmēr vajag noskaidrot pie ražotāja, vai to drīkst darīt. Es kā meistars, protams, lipīgo slāni atstātu, bet jums gribu parādīt, ka viņu arī var noņemt. Tad, kad viņš ir noņemts, mēs pilnībā kontrolējam produktu. Un tagad skatāmies. Kā jau es minēju, šī gēlaciņa ir ar glitteriem. Atkal kutikulu prom, cik vien var, līdz pašai kutikulai. Viens sāns un otrs sāns. Aizpakojam naga brīvo malu. Kā jūs redzat, šī gēlaciņa nebīdās ne uz kurieni, viņu kā pārklāja, tā viņa arī stāv uz dabīgā naga, ja mēs arī pat paturētu vēl ilgāk, un es speciāli to paturēšu, lai jūs saprastu. Viņa ne no kurienes nemūk, nekur nebīdās. Visas gēlaciņas nav vienādas, ir arī tādas, kuras bīdās prom, tad ar viņiem jāstrādā tikai pa vienam nagam un ļoti pievēršot uzmanību, cik ātri mēs varam ielikt lampiņā. Nākošais, vienmēr pakojam brīvo malu, un jo gēlaciņa
smalkāka un pigmentētāka, jo to vieglāk arī ir izdarīt. Šī laciņa tieši tāda ir, un mēs tagad rociņu liekam lampā. 30 sekundes. Ir jāsaprot, ka geolaku ir jāpārklāj plānā kārtā, jo ļoti bieži meitenes, kuras ir iesācējas, viņas tā kā no vienas puses lākoja, tā kā stum, un te palīk bieza kārta, vai nu stum otrādi, un tur palīk tā kā bieza kārtiņa. Tad lampā neizžūst un var nākt vaļā, ir visādas problēmas. Tāpēc viens, kas ir jāiemācās tiešām strādāt plānā kārtā. Un kā es parasti jokoju, vārds plānā kārtā mums katram nozīmē kaut ko savu, tāpēc vienkārši pievēršiet uzmanību, ko es šeit uzskatu par plāno kārtu. Laiciņš ir pagājis, ņemam ārā, un tagad mums ir jāuzliek otra kārta, atkal plāna kārtiņa. Sākšu atkal šobrīd ar brīvo malu, šādi, un pārklāju visu nadziņu. Plānā kārtiņa, kā jau es minēju. Šeit jūs varat redzēt šo gala rezultātu lampiņā 30 sekundes. Ļoti bieži meitenes, gribot ietaupīt, nopērk geolaciņas kaut kur internetā, redz tādus skaistus, spilgtus toņus un par ļoti tādām zemām cenām un liekas, viss ļoti labi. Bet tad, kad šīs geolaciņas atrodas mums uz galda, ar lielu nožēlu un nopūtu, mēs saprotam, ka ar 1, 2, 3 kārtām tur nav tonis. Ir jālako vismaz 6, 7 kārtas, lai vispār dabūtu to toni, kuru mums sākumā piedāvāja kaut kāds, veikals. Lūk. Tāpēc, lai tas nenotiktu, vienkārši pārbaudiet, ko jūs pērkat, padomājiet par to. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Šeit man ir 2 kārtiņas pārklātas, un kam vēl es gribu pievērst jūsu uzmanību. Tad, kad sākās polimerizācija, daudzas geolakas nemīl, kad polimerizācija tiek pārtraukta. Respektīvi, paiet kaut kādas 5-10 sekundes, un klients kaut kāda iemeslu dēļ izņem roku ārā no lampas. Šajā gadījumā mēdz būt dažām geolakām tādi momenti, ka viņi var vienkārši sačokuroties. Tāpēc, lai jums nekad nebūtu, jo jūs nezināt, ar kādiem produktiem jūs strādājat, varbūt jums ir vairāki ražotāji, iemāciet savus klientus. Ja notiek polimerizācija 30 sekundes vai 1 minūti, atkarīgs no jūsu lampas, lai klients notur visu līdz galam. Tālāk, lai pabeigtu šo darbu, man vajag paņemt topu, jeb virskārtu un visu pārklāt un vēlreiz aizpakot. Kā jau es teicu sākumā, es izmantoju Unishine Plus, kas ir līdzeklīts gan bāze, gan tops, 2 vienā. Šajā gadījumā es viņu pārklāju, visu nadziņu un, protams, neaizmirstu aizpakot. Pēc aizpakošanas vienmēr pārvelkam vēlreiz visam pāri. Lūk, šādi tas notiek, liekam lampā 30 sekundes. Pēc 30 sekundēm mēs vienkārši noņemsim lipīgo slāni un mūsu nadziņi ir gatavi. Laiks ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Ar Wipe Off 3 vienā mēs varam noņemt lipīgo slānīti, jo Unishine Plus ir lipīgais slānītis. Redziet, spīdums paliek tas pats. Naga brīvā maliņa ir perfekti iepakota, un principā tas ir viss. Šī raidījuma jautājums būs sekojošs. Kādam nolūkam var izmantot Unishine Plus? Un viens laimīgais savā īpašumā arī saņem šo Unishine Plus kā mazu balviņu. Nu ko, tas bija viss līdz nākamajai reizei.